Labrīt, sveicu jūs! Ir 1. janvārs, ceturtdien, 2026. gadā. Sveicu jūs šajā jaunajā gadā un iesākam šo jauno gadu ar 103. salma vārdiem: teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēsele, neaizmirst, ko viņš tev labi darīs. Un arī 100. salmā ir teiks: nāciet pa viņa vārtiem ar pateicību, viņa pagalmos ar teikšanu. Es gribētu iesākt šo jauno gadu kopā ar jums, ar pateicību Dievam par viņa žēlistību. Mēs nesen svinējām Kristus dzimšanas svētkus, kad pārdomājam to patiesību, kad ir atspīdējusi Dieva žēlistība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Ar pateicību Dievam, ka tik ļoti Dievs pasaulī mīlējis, ka tik ļoti Dievs tevi ir mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mīļie draugi, iesākam šo gadu ar pateicību Dievam un turpināsim caur gadu katru dienu viņam pateikties. Kā es jums bieži esmu mācījis, mums ir daudz vairāk par ko pateikties nekā par ko sūdzēties. Kad mēs pateicamies Dievam, tad mēs staigājam garā. Kad mēs esam pateicīgi, tad mēs dzīvojam ticībā. Mēs nezinām, ko šis gads nesīs. Es nezinu, kas būs un kā būs, kādas maiņas notiks. Vai mēs izdzīvosim līdz gada beigām, vai mēs aiziesim būt kopā ar to kungu. To tikai Dievs zina. Bet ko mēs gan zinām? Un ko es varu pareģot un pravietot jums, ir patiesība. Un tā patiesība ir, ka Jēzus teica: redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Ir daudz cilvēku, kas ir pareģojuši visādas lietas, kas varētu notikt šajā 2026. gadā. Es varu pareģot vienu lietu, un es zinu, ka tā piepildīsies, jo tā nav mana izdoma, tas ir Dieva apsolījums, un tas ir, ka Kristus būs ar jums un ar mani ikdienas, līdz pasaules galam, un tad arī mūžībā. Jo tas ir, ko viņš ir apsolījis. Tas ir droši. Ir daudz, ko mēs varam gudrot un ko mēs nezinām, kas būs un kā būs šajā gadā. Bet vienu gan mēs zinām, mūsu labais gans mūs nemūžam neatstās, jo viņš ir apsolījis, ka viņš būs pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Un tur, mīļie, ir iemesls būt pateicīgiem katru dienu, katru minūti. Lūksim bez mitēšanās Dievu, būsim viņam pateicīgi, staigāsim garā, un svētīgs būs šis jaunais gads. Dārgais un mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par jaunu gadu. Mēs pateicamies, Kungs, par Tavu vārdu, par Tavu apsolījumu, ka Tu esi pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Un tādēļ, sākot šo jauno gadu, mēs ienākam pa gada vārtiem ar pateicību, Tavos svētajos pagalmos ar teikšanu. Mēs Tevi godinām, slavējam, augsti teicam Tavu vārdu. Līdz ar Dāvidu mēs sakam: teic to kungu mana dvēseli, neaizmirst, ko viņš Tev labi darījis. Mēs pateicamies par visu labu, ko Tu esi darījis. Mēs pateicamies par Tavu apsolījumu, ka Tu esi pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tevī mums ir drošība, ka vienalga, ko šis jaunais gads nesīs, mēs zinām, Tu nelaidīsi mūs vaļā. Mēs zinām, ka Tu būsi ar mums, ka mēs staigāsim pa kalna galotnēm vai tumšām ielējām. Tas viss Tev ir zināms. Un mēs lūdzam, Kungs, dāvā mums to ticību un paļāvību un pateicīgu sirdi. Mēs visu nododam Tavās rokās, sākot šo gadu, un lūdzam, Kungs, mazāk no mums, vairāk no Tevis. Izlūdzamies Tavu žēlistību un svētību pār mūsu attiecīgo zemi, kurā mēs dzīvojam, Kungs, un lūdzam par tās valdību. Dod, lai viņi šajā gadā būtu gudri un godīgi un zinātu, kā rīkoties. Mēs lūdzam, lai izbeidzās karš Ukrainē. Mēs izlūdzamies Tavu žēlistību pār Latviju tautu, modin mūsos ticību un paļāvību uz Tevi. Piedod mums mūsu māņticības un elku kalpības, un dod mums atmest visu, kas nav no Tevis, un pieķerties tikai Tev un Tavai patiesībai. Jo Tu, Kungs, Jēzus, ir ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens pie Tēva netiek kā viens ar Tevi.
Tā mēs visu nododam tavās rokās, aizlūdzam par tiem, kam šis gads iesākās ar slimībām vai grūtībām un pārbaudījumiem, ar tiem, kam ir sēras, kam ir sāpes. Kungs, tos, kas ir saistīti dažādās saistībās, atbrīvo. Kungs, tu esi nācis, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Par visu mēs tev pateicamies un izlūdzamies, Kungs, tavu žēlistību. Kā vējš pūš man visapkārt, Kungs, lai arī tavs gars mūs pūš un vad, Kungs, tur, kur tu gribi, lai mēs ejam. Tā mēs visu pakļaujam tev un kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šis jaunais gads. Es ceru, ka mēs kopā staigāsim katru dienu ar Dieva vārdu. Būsim vienmēr pateicīgi, lai svētīga šī diena.